Jā, tev. Bet tagad mazliet statistikas atļausit man ielūkoties viedierīcē, jo es gal galā neesmu uz ielas, un es to drīkstu, jo visu šo skaitļus atcerēties ir diezgan pagrūti. Par lielo talku runājot. Pagājušajā gadā lielajā talkā piedalījās 160 000 talkotāju. Oficiāli bija pieteikts 1453 sakopjamās vietas, un pavisam kopā talkas dienā savāca 1768 tonnas atkritumu ārprāts, ko bijām sadrazojuši. Man arī te ir viens skaitlis. Šogad 25. aprīlī arī būs lielā talka, un skaidrs, ka, lai vasaru mēs varam sagaidīt ar tādu tīru un sakoptu Latviju, vispirms ir jāapzina, kuras ir tās vietas, kas ir piemēslotas, un tas atkal ir tāds darbiņš, kurā jāstrādā visiem plecu pie pleca. Līdz lielajai talkai vairs tikai 43 dienas. Visticamāk, katrs no mums, iestājoties gaišākam laikam, ir pamanījis kādu ļoti piegružotu vietu. Tas parciņš. Es esmu no laukiem, bet es eju tur garām, un tas man tiešām ļoti uztrauc. Gar tām līnijām, kas iet augstsprieguma, tur vispār samēs, man liekas, tur pus Rīga ved. Nu, nevis pusi, bet daudzi no privātmājiem Čiekurkalni vienkārši ved savu miskasti mestā. Tas kaut kā neesmu pat ievērojis, tā lai būtu kaut kur. Nav kur netīši ļoti ir piegružots. Man liekas, ka diezgan tīri vispār. Mēs tur Rīga tīrojam. Tūlīt drīz būs lielā talka. Vai jūs zināt, kā šo vietu pieteikt? Ja godīgi, tad nē. Tas ir pašiem jādara, ne jau kādu vēl tur zinot. Ja paši piecūko, pašiem jātīra. Kaut kādu afišu izkārt varbūt, tur, kur ir, kā lai piedalītos. Es zvanu uz Rīgas domi visāda ziņā. Es nezinu, vai es pareizi darīju. Ja no brīvas gribas sakopjot kādu vietu, saprotat, ka viens saviem spēkiem galā netiksiet, tad jāiet ir mājaslapā www.talkas.lv, jāpiefiksē aptuvenā piegružotās vietas atrašanās adrese un jāpiereģistrē tā talkas kartē. Piesārņotā vieta ir jebkura vieta, kuru mēs redzam mežā, parkā, upes, ezera krastā, kas ir piesārņota ar atkritumiem. Iedzīvotājs kartē atzīmē šo te punktu, pievieno aprakstiņu, cik daudz, kas, kur atrodas, un parādās šis te punkts kā sarkans aplītis Latvijas kartē. Ja iespējams, aprakstam jāpievieno fotoattēls. Tad vieta jāatrod kartē, maksimāli jāpietuvina un jānoklikšķina uz ikonu, kur redzams cilvēciņš. Sarkanais aplītis būs aktivizēts nosūtot informāciju. Šī vieta Ādažos netālu no Gaujas krasta jau ir talkas kartē reģistrēta kā piesārņota. Vēlāk talkas koordinātori apzinās šīs zemes piederību un tad lems, vai iekļaut to sakopjamo vietu sarakstā. Uzreiz varu paziņot, ka privātu māju teritorijas talkas ietvaros mēs nesakopjam. Sakopjam valsts pašvaldībai piederošas teritorijas, kas ir mūsu kopīgie pastaigu meži, parki, upju ezeri, krasti, kuriem brīvajā laikā peldēties, atpūsties. Piemēslojuma līmenim nav kritēriju, lai vietu drīkstētu reģistrēt kartē. Piesārņotā punkta reģistrētājam nav obligāti jābūt atbildīgam par paša pieteiktās vietas sakopšanu. Kad 25. aprīlis nāks tuvāk, talkas mājaslapā parādīsies talkas vietu karte. Ja šī ir pašvaldībai piederoša teritorija, tad varbūt koordinators vēl apskatīsies, vai ir kāda blakus esoša piesārņotā vieta, un iespējams varbūt apvienos divas piesārņotās vietas vienā talkā, jo iespējams varbūt netiks apstiprināta talkas vieta šī te konkrētā, ko ir talkas atbildīgais vēlējies sakopt, bet 100 metrus tālāk. Jā, varbūt tur ir pat vairāk atkritumu izrādīsies, un talkas vieta tiks pārcēlta šos 100 metrus uz priekšu vai atpakaļ. Šobrīd talkas kartē ir reģistrētas 150 piesārņotas vietas. Pagājušā gada gala rezultāts bijis nedaudz vairāk par 1000. Vēl ir laiks. Tādēļ talkas organizatori aicina visus, kuri vēlas, lai Latvija kļūtu tīra un sakārtota, ziņot un atzīmēt piegružotās vietas. Jana Vītoliņa, Aigars Ulmanis, Bestabu. Tātad atgādinām vēlreiz, ja jūs pamanāt kādu piegružotu, piešmucētu vietu, tad dodieties uz mājaslapu www.talkas.lv un piefiksējiet šo vietu. Un tad jau viss tālāk tiks noorganizēts un paši pēc tam varēsiet doties un sapost šo vietu 25. aprīlī. Tieši tā.